nākotnē mums šeit ir iecerēts vēl papildināt šo aktīvās atpūtas parku ar skrituļošanu, slidošanu, ko mēs jau pagājušajā gadā jau darījām, lejām ledu, tāpat tās ielu vingrošana. Vēl šeit paredzēta vieta ir riteņbraucējiem, skrituļotājiem, skeitotājiem, ielu vingrotājiem. Viņi šeit visi varēs nākt darboties un atpūsties. Ja kāds gadījumā uzreiz neatrada šo vietu, tad pēc gada noteikti šīs norādes būs krietni lielākas. Un jau jūs pēc šīs reizes arī zināt. Māras BMX kluba vārdā man ir īpaši paldies. Es vēlos pateikt Mārpas novada domei, un varbūt es arī tad aicināšu, varbūt šos 5 bilžus, kas mūs ir atbalstījuši, lai mēs šeit varētu visi būt. Ir Mārpas novada dome, Latvijas riteņbraukšanas federācija, protams, pierīgas partnerība, lauka atbalsta dienests, Rīgas riteņbraukšanas skola. Bez tiem mēs nevarētu... Labdien, visi lielie un mazie sacensību dalībnieki. Šis ir interesants notikums šajā rudens dienā, jo Mārupē šis rudens ir tiešām bijis bagāts. Mēs sākām, šeit ir sākums. Pirms, laikam jau 2 gadiem bija, kad daži puiši ar vecākiem nāca tādu ideju, kaut ko Mārupē veidot. Mēs tā skatījāmies, prasījām, lai dot savas schēmas, savus domas, savus lielākus plānus, radās, nedrobījās. Un sākumu jūs redzat. Bija uzdrošināšanās un iespēja saņemt arī Eiropas finansējumu. Un visam tam ir liels pašu darbs. Tas ir pats galvenais, jo sports ir atbildība, izturība un arī ģimeņu stiprināšana. Es gribētu izteikt pateicību jūsu virsdiriģentam Guntim Ruskim Mārpas novadas domes vārdā par ieguldījumu Mārpas novada attīstībā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskā darbā. Paldies, Guntim! Un es došu vārdu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadriķei. Es gribētu priekšsēdētāju papildināt un aicināt šī brīdī šeit Gunta dzīvesbiedri Anitu, jo šis patiešām ir ģimenes uzsākts pasākums, un es domāju, Gunta, ka tev tik daudz nebūtu izdevies, ja tev nebūtu blakus Anita. Anita, tev ziedi! Šobrīd strādā. Un par cik mēs zinām, ka šīs BMX trase ir certificēta un atbilst visiem noteikumiem, lai šeit patiešām varētu notikt sacensības, tad doma jums dāvina Mārpas novada karogu, lai viņš plīvo jums šajās sacensībās un arī turpmākos gadus uz priekšu. Es vēlētos aicināt Kari Josi. Es zinu, ka viņš ir starp mums. Es pastāstīšu, kāpēc tieši Harija Osi. Tāpēc, ka Harijs Osis ir tas, kurš Rīgā senos laikos sāk virzīt BMX kustību, nodibinot klubu Favorīts. Un, kurš nezina šo vēsturi, varbūt ielasīt Rīgas Favorītu mājaslapā. Tas ir cilvēks BMX. Labdien, BMX saime! Jau 24. gadu man ir tā iespēja sveikt BMX-istus kādā no ļoti svarīgiem notikumiem. Es gribētu jūs visus apsveikt ar to, ka šāda jauka trase ir izveidota Mārupē. To ir izdarījuši vietējie cilvēki ar savu deksmi, ar savu darba sparu, ar savu vēlmi saliedētās ģimenēs nodarboties ar to, kas ir veselīgs, patīkams, liederīgs un arī ļoti, ļoti vajadzīgs visai sabiedrībai. BMX tēvs Siliņkungs. Labdien, un šoreiz teikšu Mārupē. Šodien sākās rudens, un šis rudens mums ir kārtējo reizi bagāts rudens, jo mēs esam kļuvuši bagāti ar vienu jaunu BMX trasi šeit Mārupē.
Un, es domāju, vislielākais iegūms mēs esam kļuvuši bagāti ar vienu lielu Mārupes BMX klubu ģimeni. Un tā sākās BMX, un es uzdāvinu par piemiņu visu Latvijas BMX federācijas medaļu komplektu par piemiņu, un ko iekārsiet arī eglītē, kad kārtību reizi Ziemassvētku vakarā atcerēsties aizvadīto sezonu. Something to say.